Kā trenēt lāpstiņu muskuļus? Tavas lāpstiņas kalstēnikā ir pats svarīgākā ķermeņa daļa, un es nepārspīlēju. Tās veido pamatu visiem vilkšanas un spiešanas vingrinājumiem, jo tas ir galvenais iemesls, kāpēc tavas rokas vispār turās pie tava ķermeņa. Tomēr muskuļi, kas tās apņem, bieži nesaņem pelnīto mīlestību. Visi tik ļoti koncentrējas uz galvenajiem vilkšanas un spiešanas muskuļiem - plato muguras muskuli, deltveida muskuli un lielo krūšu muskuli. Kā aizmirst par mazākiem muskuļiem, kas patiesībā ļauj šiem muskuļiem radīt spēku. Romveida muskuli, trapeci, priekšējo zobēno muskuli, mazo krūšu muskuli un lāpstiņas cēlē muskuli. Protams, šie muskuļi arī tiek trenēti veicot vilkšanas un spiešanas vingrinājumus, bet tie gandrīz nekad nesaņem pietiekamu slodzi augšanai, jo lielākie muskuļi dara lielāko darbu. Tātad kā mēs varam šos muskuļus trenēt? Pirmais solis ir iemācīties tos vispār iesaistīt, veicot kalstēnikas pamatvingrinājumus. Veicot pievilkšanos, pacel lāpstiņus uz augšu apakšā, nospied tās uz leju augšā, lai maksimāli iesaistītu trapeces apakšējo daļu. Veicot pievilkšanos guļus, izvērs lāpstiņus priekš lejā un savas tās kopā augšā, lai maksimāli iesaistītu romveida muskuli un trapeces vidējo daļu. Veicot plecu atspiedienu, nospied lāpstiņus uz leju apakšā un pacel tās uz augšā, lai maksimāli iesaistītu trapeces augšējā daļa un lāpstiņas cēlē muskuli. Un veicot atspiedienu, savāc lāpstiņas kopā apakšā un izvērst tās uz priekšu augšā, lai maksimāli iesaistītu priekšējo zobēno muskuli un mazo krūšu muskuli. Šādi tu vari trenēt šos muskuļus, neko diži nemainot savā treniņa programmā. Taču šis var nebūt pietiekami, tāpēc tu vari iet soli tālāk. Neapstājies, ka tu vairs nespēj izpildīt vingrinājumu. Turpini to izpildīt, nesaliecot rokas un izmantojot tikai lāpstiņas. Pēc pievilkšanās pieejama dara lāpstiņu nospiešanu jeb depresiju. Pēc pievilkšanās guļus pieejama dara lāpstiņu savilkšanu jeb retrakciju. Pēc plecu atspiediena pieejama dara lāpstiņu pacelšanu jeb elevāciju. Un pēc atspiediena pieejama dara lāpstiņu izvēršanu jeb protrakciju. Šis nodrošinās, ka šie muskuļi tiek novesti tuvu atteicē, kas ir visefektīvākais veids, kā tos trenēt. Taču šie muskuļi ap lāpstiņām ir ļoti vāji. Tu vari tos trenēt arī pilnīgi atsevišķi, veicot lāpstiņu nospiešanu, savilkšanu, pacelšanu un izvēršanu kā atsevišķus vingrinājumus. Lielākā daļa cilvēku nav nepieciešams iet tik tālu, jo darot šīs kustības pēc vilkšanas un spiešanas vingrinājumu, šie muskuļi tāpat tiek novesti tuvu atteicē. Bet vismaz tagad tu zini, ka šāda iespēja arī pastāv. Īsumā sakot, trenēt muskuļus ar vilkšanas un spiešanas vingrinājumu, neaizmirst arī par lāpstiņu muskuļiem. Viņiem arī vajag mīlestību, un kad tie kļūs spēcīgāki, tur redzēs milzīga atšķirība sekojušajos spēka treniņos. Ceru, ka tev šis video noderēja un forši tev dienu. Čau!